31. oktobrī Daugavpils novadā viesojās Rēzeknes novada domes deputāti. Vizītes galvenais mērķis bija pieredzes apmaiņa. Vizīte iesākās ar tikšanos Daugavpils novada domē, kuras laikā tika salīdzināti abos novados īstenotie energoefektivitātes pasākumi, kā arī apspriesti citi būtiski jautājumi sociālajā, izglītības un nodarbinātības jomā. Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīts Švarcs uzsvēra, ka pieredzes apmaiņas ietvaros deputāti jau ir viesojušies Madonas, Gulbenes, Jūrkalnes un citos novados, kur šāda pieredzes apmaiņas pasākumi ir ļoti liederīgi abām pusēm. Saka, ka Daugavpils novads un Rēzeknes novadi ir ļoti līdzīgi pēc sava lieluma, pēc apvienoto pašvaldību skaita, pagastu skaita, un būtībā arī līdzīgi ar to, kad mums kā novadiem vidū ir cita administratīva teritorija pilsētas, gan Rēzeknes novadam Rēzekne, gan Daugavpils novadam Daugavpils. Tāpēc tieši izvēlējāmies šo Daugavpils novadu šīs pieredzes gūšanai, lai redzētu, kādā veidā tiešām notiek šī teritorijas attīstības plānošana, kādā veidā notiek pagasta pārvaldīšanas, lai mēs gūtu gan tādu pieredzi tīri administratīvo, un arī vienkārši, kā mēs parasti sakām, gūtu tādas ekonomiskās špionāžas rezultātā ar idejas tās, kuras mēs varam realizēt pie sevis. Un, protams, to, ko mēs šodien redzējām šo Naujienas muzeju, es domāju, tā ir vēl viens, teiksim, mūsu motivācijas kāds stimuls, lai arī pie sevis padomātu un varbūt lielāku uzsvaru liktu uz šādu kultūru vēsturisko vērtību cienīgu izvietošanu, jo, protams, mums ir daudz kultūra vēsturiskās liecības, bet joprojām jāsaka, tādiem žēl, tās vēl nav ieguvušas tādu, savu cienīgu vietu ar attiecīgu infrastruktūru, ar telpām, ar aprīkojumu, ar to, kādā veidā tiek organizētas arī turistu grupas. Dienas gaitā delegācija apmeklēja arī Marka Rotko mākslas centru, Naujienas novatpētniecības muzeju, iepazinās ar Naujienas pagasta pārvaldes darbu, bet noslēgumā devās uz atpūtas bāzi Vīrogni, kur norisinājās seminārs, pašvaldības darba aktualitātes un risinājumi. Vizītes programma bija ļoti piesātināta, un deputātiem tika sniegta iespēja ielūkoties gan administratīvajā, gan izglītības un kultūras sfērā. Rēzeknes novada domes deputāti ļoti atzinīgi vērtēja redzēto, uzsverot, ka ir jomas, kurās Daugavpils novads var kalpot par lielisku piemēru citiem. Viesi izteica pateicību Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīnai Jelinskai, novada pašvaldības izpilddirektorai Vandai Kezikai un novada domes priekšsēdētājas vietniekam Arvīdam Kucinam par vizītes organizēšanu, kā arī aicināja Daugavpils novada pārstāvjus apmeklēt Rēzeknes novadu.